Šīs būs interesanti. Oh my god! Kāpēc tā? Kur te gaisa? Vo? Ja šitā es nevarētu pafilmēt, kas tas? Oh my god, tik spilgts bija. Kā izslēgt ārā to zipspulci. Labdien, cilvēki! Šis ir vlogs. Jāsaka tā, es esmu Spānijā. Mēs atbraucām ciemos pie manas māsas, viens no māsām. Šī jau ir, kura diena šī ir? 5. laikam diena. Līdz šim ir daudz, kas darīts. Ir iets pa pilsētām. Apskatīts visādas interesantas vietas. Skaists zonas. Ir ieredzēts viss kaut kas. Jūrā ir būts tikai vienu reizi, jo te, teiksim tā, nav tas labākais laiks, lai iet kaut kā jūroties, jo galā ir oktobris. Ir būts skaistās pilsētās, jo mēs tā kā paņēmām, noierējām mašīnu un braucam pa krastu zonu, tā kā, negluži krastu zonu, bet ap Valenciju, un ir būts kalnainās zonās, jo, kā jūs zināt, man patīk kalnu zonas, tās ir vislabākās zonas, kāds var būt. Tādas aizas ir būts tā kā, reāli beautiful places, skaistās vietās, kur, ko kaifs redzēt. Un, man liekas, es šajā brīdī ieedītošu apmēram, kā tur izskatījās, jo, līdz šim bija grūti izdomāt, kā sākt to vlogu, un tāpēc bija skaists vietas, ko iefilmēju, un man liekas, ir diezgan smuks, bet īsti nebija ko teikt līdz šim brīdim, jo šajā brīdī ir situācija izveidojusies. Lai arī cik skaistās vietās ir būts un tam līdzīgi, situācija ir izveidojusies tāda, ka šajā brīdī māsa ar vecākiem guļ siltās gultiņās. Un problēma ir tāda, ka ir tikai 3 gultas, un es kā labs cilvēks pateicu, ka es negulēšu uz zemes, un es izvēlējos gulēt mašīnā. Šajā brīdī es sēžu pie stūras, bet problēma ir tāda, ka es te negulēšu pie stūras noteikti, es gulēšu tur aizmugurē. Tur aizmugurē. Es nezinu, vai jūs redzējāt? Tāpēc, es gribu pateikt to, ka es to iemūžināšu. Es nezinu, cik daudz, es mēģināšu aizmigt, kā vien varēšu. Bet es domāju, ka būs interesants piedzīvojums aizmigt mašīnā. Vismaz es skatos uz to situāciju tā. Es gulēšu vienu nakti šitā. Tāpēc būs interesanti. Skatīsimies, kā būs. Man ir līdz plediņš. Es viņu atstāju uz mašīnas. Cik miziņi. Es pabrīdināju, ka es gulēšu, bet es neticēju beigās, ka pats es to darīšu. Ieblīzīšu kādu cigarillu un centīšos atrubīties. Līdz šim tas, kas filmēts, es pirms tam parādīju, varbūt es tagad arī ielikšu kāds moments no vietām, kur ir būts un kādas bijušas sajūtas un kā izskatījās vietās, kur būts. Mēs esam bijuši vietās, mēs bijām Valencijā, tā mēs bijām izrunājās šajās aprindās Šantiva, tāda pilsēta, tur mēs gājām pa beautiful zone, tā mēs bijām Annā, tā mēs bijām Alkojā laikam un Hihonā. Ja pareizi es pateicu, varbūt es kaut ko kļūdos ar tiem vārdiem, bet situācija tāda, ka, ir pienācis moments, ka man ir actually jāguļ mašīnā. Es nezinu, priecāties vai bēdāties, jo man liekas, šīs būs viens
traģisks miegs, tāpēc ceru, ka Trainwrecks sāk strīmot, tie, kas zina, tie, kas nezina, varēs uzlikt foniņā, vai nu arī es atstāšu telefonu ieslēgt šādā veidā un centīšos aizmigt. Es pat nevarēšu pasēdēt internetos, kā jau standartā no mums cilvēki dara, sēž internetos un pakaifo bišķiņu. To nevarēs, ja jau es plānoju filmēt, bet, pulkstens ir 1 naktī, līdz kādiem 8 man vismaz būs šitā jāparubās. Tāpēc kā būs, laikam jāiet kārtoties iekšā, ne? Paskaties. Es aizmirsu. Izskatās pēc mīzeļiem, bet tā ir ledus tēja, ko es ielēju ūdens pudelē. Jā, es aizmirsu viņu te. Droši vien tagad reāli garšo pēc urīna. Tā, man tā labajā pusē ir plēdiņš. Superīgs, amazing plēds. Nav augsts, jā, visticamāk tā kā piemēram Latvijā. Latvijā, cik es sapratu, 12 grādi tagad. Bet nav arī super silts. Un man kājās ir, redziet, zipspulds var ieslēgt. Redziet, čības. Man ir čības kājās. Kā būs, es nezinu, cik es ilgi atstāšu kameru ieslēgt. Es paskatīšos settingos, varbūt settingos ir apmēram kaut kāds limits filmēšanai. Laiks iet iekārtoties fantastiskajā gulēšanas mītnē. Šis būs aizraujošs, laikam. Var laikam redzēt pēc manas sejas un balss un acīm. Es tā gribu parubīties. Man liekas, es īzi jāturbīšos, jo oh my god, kā man miegs nāk. Jā, kaut ko šitā. Šitā mašīna saucās Seat vai Seat. Es nezinu, kā jūs uzvājiet jūs automašīna eksperti. Fantastiski, super, amazing. Man nav nekāds spilvens arī, super, Kasiņš, šis ir tik gudri, Nē, tu gulies mašīnā, Tu tā kā viens gudrs cilvēks. Es esmu gulējis mašīnā kaut kad bērnībā. Sen apakaļ, kad vēl brauc uz laukiem Durbē. Zinām, mēs esam strīmos gulējuši mežā. Videoklipos gulējuši pie jūras. Ir bijis sliktāk. Ko darīt ar kameru? Ui. Es varētu šitā atstāt, bet man besīka spīd. Jo spīd gaismē, Un es tiešām negribu, lai kaut kāds pretīgs, ļauns cilvēks atnāk pa nakti un bungā pie durvīm un saka, brati, what are you doing, my friend? Nu, viņš spāņu valodā teikt, es nezināju, kā atbildēt kaut ko. Ok, izslēdzam tās gaismas. Kāpēc es šo daru? Jo, šī būs mīkstākā gulta, kāda man būs. Ja kāds pienāks tagad un pieklauvēs pie durvīm ar nazi, es reāli nezinu, ko man darīt. Jums ir dzīvē bijis tāds moments, ka jūs saprotiet, ka kaut kas ir ļoti debils, kad jūs tāpat dariet? Ja jā, tad uzrakstiet komentāros. Ja jūs tā dariet, jums cits izvēles tāpat nebija. Bet jūs saprotat, ka tas bija stulbi. Es dušā arī nebija kas. Bet kā ir, tā ir. Es īzi jāturbītos. Ja godīgi sakot, tā gaisma ir traģiski.
Oi, блядь! А kāda uzīcēli? Stulba mašīna. Labi, okei, короче, tās zips būs pat rāk. Короче, es izdomāju. Es gulšos. Bet es izrubīšu ārā. Es izrubīšu to kameru ārā tomēr. Ja es neaizmigšu, turpināšu jums dot info ik pa laikam. Ja es aizmigšu, tad tiekamies no rīta. Uzreiz, ka pamodīšos, runāsim. Jo man nepatīk, vēlreiz teikšu, ka gaismas spīd un katrs var redzēt, ka te čuvaks ir iekšā. Šī nav tā nakts, ka es gribētu, lai man sadur. Karš situācija sēkojuši cilvēki. Tas mobiļņiks uzkarst nereāli. Būtu labi, ja es viņu rubītu ārā. Ja, un cik ilgā laikā viņš izrubītos ārā, man tas interesē. Jebkurā gadījumā, ja viņš izrubīsies ārā, tad es vlogā neatstāšu to momentu līdz brīdim, ka viņš izrubās ārā tāpat, jo tas var aizņemt 50 minūtes. Tāpēc, vai tu būs gudri vai nē, es nezinu, bet, teiksim tā, kā būs. Fucking stulbi odi, tā saku, jūs pat iedomāties nevarat. Bet labi, tiekamies, kā es teicu, vai nu no rīta, vai kaut kad panākt. Es nezinu. Viņš nebija gudri. Viņš nebija labākais, ko darīt, jo muguriņa bišķiņa, zin kā, muguriņa bišķiņa sāp. Un kājas varētu izstaipīt. Nekad šito nedariet. Ne jau tu te gulēji. Skaidrs. Laikam no malas izskatās pēc idiota. Nekad šo nedariet. Ja jūs gribat dzirdēt definīciju vārdam psihopāti un slimie, ziniet, šī ir tā definīcija. Un reku redzēt, reku influencer life. Tur vēl 100 stundas reāli fotografējos, es saprotu. Un tie plāno sprākt. Jā. A pa ko jāaplaudē, ja bija maķi ir ārā? Šis moments skaitās kā čilošana. Čilošana vietā, kur tev liekas, ka tu nekad nečilos. Jo viss ir normāli, jā. Līdz brīdim, kad tu redzi šitādu skatu, jā. Un tad vienkārši vienā brīdī sāc domāt, zini ko? Šis nav nemaz tik slikti. Pat tautā var teikt, ka šitāds skats, jā, ir orgasms. Paldies, ka tu iztraucēji man pakaifot šitā. Jā, ir augsts,
ir reāli augsts, mākoņains, bišķiņ pat smidzina, bet nu nevienam neinteresē. Ir, es pateikšu tā, varbūt kāds nesaprot, ko es mēģināju tikko pēdējā minūtē pateikt, šitas ir vienkārši ļoti smuki. Un jā, es vienkārši te stāvu, tāpēc, ka interneta nav. Internets ir super mega bad. Tur tajā kvadrātā pie tās lampiņas. Man pat vispār zona nav, tā kā man ir tas aplīts. Es nezinu, kā viņi sauc, kā viņi dēvē, denied. Skūteris, pasies, ka gas ir skūteris. Nifigā, Latvijā tāds nevar gāzēt, jūs saprotiet. Tas ir tik negodīgi. Latvijā tādam čuvakam, ko? Latvijā tādam čuvakam, ziniet, kas būtu? Cietumsots. Reāli cietumsots par to, ka viņš tā gāzies skūteris. Man pat skauž. Tas ir reāli vienīgais iemesls, kāpēc es gribētu atpakaļ uz Latviju. Kas būs jādara drīz tāpatām. Bet viņš tā gāzēja. 25 km/h. Wow. Ok, labi, turpinam. Pie kā es paliku? Karčā. Beautiful. Es sameloju, ja kas cilvēki īstenībā es esmu El Paso, Texas. Iedomājieties to. Pagaid, es parādīšu to. Iedomājieties, šitas ten akmens. Šitas akmens ir bijis šajā vietā ilgāk nekā jūsu vec omīt un opaps. Fokusies tu maita. Aļo? Jūs to apzināties? Šitas ir te bijis tik ilgi. Labi, paldies, ka klausījāties. Mazs kadrs šita. Jā, nav ko citu rādīt. Un šodien no visām dienām, kad nevar iet uz pludmali, pilnīgi ir debesis. Jā, paldies Dieviņ. Gribās ēst. Paēdīs riekstiņus. Kas ir interesantākais šajās zonās. Visur ir futbola laukumi. Un visur ir volejbola laukumi. Un visur ir bērnu laukumi. Tagad, piemēram, arī šīta Altēja saucās šitā pilsēta. Pirms tam mēs bijām kā Benidormā, jā, tur bija daudz angļi, kā saka. Jā. Bet es gribu teikt, visur ir futbola, volejbola laukumi un bērnu laukumi. Basketbola laukumi arī dažās vietās ir. Bet zini, kas te nav? Kas ir tikai Valencijā? Stieņi. Tur bija. Un man tas sajūta ir, ka man rokas paliek tik maziņas un vājas, jo es uz stieņiem tikt nevaru. Es gribu stieņot. Tāpēc, jā, katrā vietā, kur mēs iebraucam, meklē, un kā nav, tā nav. Opa! Pasies, ka es mīļi atradu. Eku, vismaz kaut kas mīļš arī. Kroči, es atnācu te
uzpīpēt cigaru ilijām. Un es pagriežos un bam. Un jūs saprotat, ko šis nozīmē. Tur augšā ir jāiet. Jūs domājat, viss pārējais tur būs interesants kaut kur. Nē, tas augšā tur. Tas ir interesantais. Kamerā izskatās labāk. Bet bez kameras izskatās pēc melna Alien Spaceship Shuttle. Tāpēc tur rīt būs jāietiekās. Kā es solīju. Mēģinās tur, bet problēma tāda, ka man likās tur pašā augšā jau nevarēs tikt. Varētu, ja būtu autisms galvā, jā. Bet kā tā ir, mēģinās kaut kā tikt, ko jūs piekasās man. Šī ir 8. diena laikam. Un ticiet vai nē, šī ir viskarstākā diena. Iepriekšējās nebija karstas salīdzinoši. Bet, kam tas interesē? Nevienam. Vajag turpināt ciest šīs ļaunās sāpes un tikt kaut kur tur bratiņi un māsiņas. Kā saka, dagāji, un būs jāsamierinās ar šo. Es jau domāju redzēt no kosmosa kuģa līmeņa. Nē. Kā var neļaut cilvēkiem kāpt kalnā augšā? Es nesaprotu. Tagad nekas cits neatliek, kā vien iet lejā atpakaļ. Es esmu bēdīgs, jo es gribēju redzēt reāli, kā ir no turienes. Viss, ko es redzēšu, ir pīm. Tagad man reāli ir jāsamierinās ar šo. Jā. Jums vēl cilvēk kādam tā ir bijis, ka jūs ka jums sāka nereāli dedzināt padusis no alerģijas? Man šodien tā bija. Nav par ko. Reku man jautājums, kas tas ir cilvēki? To gan jūs varat rakstīt komentāros. Kas tas ir? Makšķevē kaut ko, paga man saulens ir. Izskatās pēc tīkliem kaut kādiem. Tādās vietās, kā tas viss notiekās. Jūs paskatieties, es nāku uz stieņiem, es gribu pastieņot. Te parks ir slēgts. Tur basīšu laukums, tur tālāk stieņi. Es tagad iešu apkārt, bet šis nav normāli. Es gribu stieņot. Traģiski. Vienkārši traģiski. Lai arī ir būts uz stieņiem, ir pagājuši 4 dienas. Bišķi pat raku, jo mēs tur braucām ar to mašīnu. Tad beidzot atpakaļ Valencijā un vienkārši viss ir ciet. Man saka, ka es esmu Latvijā. Cilvēki nav. Nav tā, ka es esmu vīlies. Stieņot varu Latvijā. Daudz kas vismaz tikmēr redzēts. Nav tā, ka man baigi, es saku, pietrūks, bet baļāviens, rokas paliek mazākas nekā. Man saka, ka man rokās ir, es nezinu, cilindri uzmaukt virsū, un es esmu tā kā robots. Pilnīgi taisnas rokas. Tad saka, es palieku vājš, ka man vējš pūš nos no kājām. Ko cilvēki, pēdējā diena šeit. Pēdējās, 4 dienas. Ieskaitot šo līst lietus. Gāžu. Ziniet, kas ir labākais? No šīm dienām vienreiz tik sanācis iesauļoties. Pasauļoties. Tas reāli ir tas smieklīgākais. Bet nav ko nīdēt, laiks iet trenēties.
ceru, ka jūs piekrītat, ka skats no šejienes ir tagad, reāli cietumā. Reāli man saka, ka es esmu karcerī iesprosto. Nā. Sorry, ka tik slikta kvalitāte, bet es atstāju māsu Valencijā. Jā, bet, karoči, jā, viņi man konvertēja, man likās, ka ir cits labāks vietas, bet Valencija tagad ir labāk. Sorry, ka tik slikta kvalitāte vēlreiz. Es vairs nerunāju latviski. Jā, viņi vispār nerunā confused. latviski. Jā, viņi tagad man mēģina pārliecināt, ka vajag spāniski tikai runāt. Tāpēc jā. Un jā, un cilvēks, jūs saprotat to, ka pavisam drīz būs jābrauc šitā dzīvot. Jā. Ko tu darīji, ja es sāku dzīvot šitā? You're bienvenido. Welcome. Welcome? Okay. Laipni lūgts. Laipni lūgts. Jā, es tēlošu, ka es sapratu, ko viņi teica tajā brīdī. Un visu. Jā. Es nezinu, kur jāskatās. Es ieteiktu skatīties šitā pa kreisi, jo tur ir kamera, jo visi cilvēki skatās tajā ekrānā. Jā, es skatos uz tevi. Jā, un tajā ekrānā automātiski var padomāt, ka cilvēki skatās un viņi Skatās prom. Jā, viņi skatās prom vai arī skatās tikai uz sevi. Jā. Un kā viņi izskatās, uz to fokusējās. Bet ja kamera būtu otrādi standartā, tad būtu normāli, tad nevienam neinteresē. Tāpēc jā. Tā kā autobusu kas cilvēki. Jā, labi. Es varbūt nobeigšu šo vlogu, bet ja nē, tad tiekamies Latvijā visticamāk. Peace. Bet šis bija kvalitatīvi izņemot pēdējās 3 dienas, kā gādus laika. Bet jā, tiekamies. Jā. Respekt no Valencijas. Respekt. Un abonējiet kanālu. Tieši tā, precīzi. Peace.